Labdien visiem! Mans šodienas stāstījums būs fokusēts uz to, ko jūs redzēsiet elektroniskās dekorēšanas sistēmā, sākot ar nākamā gada 1. janvāri par šo jauno sadaļu e-rēķini, bet pirms mēs ķeramies klāt saturam šajā sadaļā, nedaudz jāparunā par to, kā tad e-rēķini nokļūst EDS-ā. Kolēģi pirms tam jau diezgan detalizēti izstāstīja par dažādiem kanāliem, bet, ja mēs fokusējamies tieši uz elektroniskās dekorēšanas sistēmu, tad pastāv divi veidi, kā tad iesniegt šos te rēķinus. Pirmais, droši vien visnērtākais lietotājiem ir vienkārši augšup pielādēt, kā XML failu. Būs iespēja šo te izdarīt. Un otrs variants ir izmantojot EDS API integrāciju. Ja jūs esat izmantojuši līdz šim un iesnieguši dažādu veidu dokumentus EDS-ā caur API, tad princips būs šāds pats. Būtiski tuvākajās dienās mēs publicēsim detalizētu informāciju, kā veidot šo te saslēgumu un kā iesniegt. Taču jāņem vērā, ka XML pašam e-rēķinam ir jau definēts un noteikti, ka šobrīd arī viņi to var izmantot, lai pilnveidot jau jūsu sistēmas, jo šis standarts ir visiem sen jau ļoti zināms un tiek plaši izmantots noteikti. Un par to, kurā brīdī tad jums ir jāskatās EDS virzienā, noteikti ir tad, kad, ja jūs neizmantojat e-adresi, tad e-adrese un Latvijā LV portāls neaizsūta šo informāciju, ja jūs neizmantojat. Un, savukārt, ja jūs izmantojat pakalpojumu sniedzējus, tad arī par šo jums nav jāstraucās, jo pakalpojumu sniedzēji ziņos vidam par e-rēķiniem arī automātiski. Tātad, lūk, par šīm niansēm. Ja mēs virzamies, un ko vēl gribu piebilst, kad visi e-rēķini, kas tiks apritināti visos šajos kanālos, beigās nonāks valsts ieņēmuma dienesta EDS sistēmā, kur jūs viņus redzēsiet, varēsiet apskatīties, un tādēļ visa informācija būs pieejama tieši EDS. Bet, ja skatāmies jau tālāk par pašu sadaļu, tad visiem noteikti labi zināma EDS saskarne, un 1. janvāri kreisajā izvēlnē parādīsies jauna sadaļa e-rēķini, kur tad būs pieejama visa informācija no e-rēķiniem. Šeit būs gan tie, kas ir augšu pielādēti, kas ir nākuši caur e-adresi, kas ir nākuši caur pakalpojumu sniedzējiem, bet šī visa informācija nosēdīsies šeit, ko jūs arī varēsiet apskatīt. Un ekrānā jūs redzat šobrīd prototipu, šī nav galējā versija, bet noteikti tuvu tam, ko jūs varēsiet redzēt, tad tas būs savu veidu saraksts ar informāciju, kur jūs varēsiet arī atfiltrēt un meklēt savu vajadzīgos rēķinus. Un tad mēs paredzam, ka būs rēķina datums, rēķina numurs, uzņēmums saistītais, tad summas gan ar PVN, gan bez PVN, gan atsevišķi PVN summa, apmaksas datums, rēķinu statusi un arī cita informācija, kas būs jums noderīga, apskatot un apstrādājot šos rēķinus EDS-ā. Var rasties jautājums par statusu, kas ir status, tad valsts ieņēmuma dienests validē šos rēķinus pēc standarta un veiks arī citas tehniskas pārbaudes, tad pastāv iespēja, ka rēķins var būt neizgājis vidu pārbaudi. Bet tas, kas arī šeit slaidā varbūt nav redzams, pastāvēs iespēja arī jums pašiem novalidēt šo rēķinu un atzīmēt viņu kā neatbilstošu. Ja tas ir, jūs uzskatāt, ka tas nav piekritīgs jums vai bijusi kāda kļūda,
pastāvēs iespēja atzīmēt jums šo rēķinu, kas arī parādīsies šeit, un šāda veida rēķini netiks tālāk apstrādāti nekādā veidā. Tā kā zināmā mērā tāda jūsu validācija būs iespējama, un būs iespēja apskatīt tātad pilnu informāciju par rēķinu. Ja šajā skatā mums ir diezgan izvilkti dati par kaut kādiem konkrētiem laukiem, tad būs iespēja apskatīt pilno rēķinu, visu pilno informāciju, kā arī viņu atvērt, un pēc tam arī ir nepieciešams saglabāt PDF formātā, kas iespējams arī kādam palīdzēs un atvieglos ikdienas darbu ar šiem dokumentiem. Jā, nu šajā skatā ir nedaudz labāk redzams, bet būtībā šie tie lauki, kas jums būs redzami, tad arī varēs redzēt virzienu rēķina, vai jūs esat rēķina izsniedzējs vai saņēmējs, kā arī kanālu, pa kuru ir ienācis šis rēķins valsts ieņēmuma dienestā, tā kā, lai jums maksimāli sniegtu pilnāku informāciju par to, kas tad tas ir par rēķinu, un jūs varētu atbaudīt un būt droši, ka visi rēķini ir, un ka tie ir jūsu rēķini. Lūk, pastāvēs iespēja arī filtrēt informāciju, tad pēc daudziem dažādiem filtriem un veidiem. Šodien jāsaka, ka visus iespējamos variants, ka neviens nevar paredzēt, bet mēs mēģinām veidot to tā, lai lielāko daļu gadījumu varētu noklāt, un jums būtu ērti un viegli atrast tos rēķinus, kurus jūs meklējat. Protams, nākotnē arī pastāv iespēja attīstīt šo formu, tad, ņemot vērā, kādi ir tie pielietojumi, kā tiek izmantot filtri. Tiks veidots arī analītisks skats par kādu konkrētu laika periodu, varēs izvēlēties un skatīties tādu kopbildi analītiski par to, kādi rēķini ir bijuši šajā periodā un kā tas izskatās kopsumā. Noteikti arī šeit visas vajadzības mēs nevarēsim noklāt, bet pamatlietas un kaut kādu lielāku bildi šeit varēs ieraudzīt. Protams, ka katram ir savas grāmatvedības sistēmas, un tad jau tur droši vien, ka var katrs pielāgot atskaites un vizualizācijas kā nepieciešams, bet mēs centīsimies dot tādu standarta pamata paku, ja tā var teikt, ar analītisku informāciju priekš jums. Īsumā tas arī viss. Paldies!